Un atgriežamies pie pozitīvām lietām. Latvijā garas nedēļas un sāpīgas adatas mazajiem, bet mamām satraukuma pilnas negulētas naktis. Lai sasirgušie bērni un viņu māmiņas kaut uz mirkli varētu piemirst sāpes un pārdzīvojums, šodien uz Bērnu Klinisko universitātes slimnīcu devās brīvprātīgie. Par labiem darbiem labo darbu nedēļā vairāk stāsta Judīta Čunka. Mazā Marta slimnīcā jau otro nedēļu ārstē aplaucēto kāju. Pie friziera sēž vēl nopietnāk nekā pie daktera. Pirmo reizi gan pie friziera, gan televīzijas kameras priekšā. Viņai bija tādas kā antenes, tādas 6. Tā kā izjauts, to bija visi tā, mati tādi. Kā būs? Šitai te. Nē. Īsāki būs? Tādas mamma griezīs. Par skaistumu kopšanas salonu pārvērsta viena no bērnu slimnīcas bibliotekas telpām. Bez maksas tiek pucētas gan mammas, kuras pie sasirgušo mazuļu gultām te pavada garas nedēļas. Vieglāk viņam pārdzīvot, un es domāju, ka mēs tādi kā izklaidi nedaudz priekš viņiem kaut kas no ārspasaules. Jo tomēr viņi te nedēļām ilgi atrodās. Lai mamām atkal iemirdzas nogurušās acis un atgriežas pašapziņu, saka frizieris un kosmetoloģis. Brīvprātīgās, kuras atbalsta labo darbu nedēļu, ko jau 3. gadu rīko labdarības organizācija Palīdzēsim LV. Tu pats jūties tāds, kā lai pasaka, ka tu esi šeit paliek labi. Tu esi kaut ko izdarījis, tādu pilīti tajā visā jūrā. Tā ir tāda maza pilīte, bet viņa ir, es domāju, vērtīga pilīte un tik niecīga. Jeļēnai šodien īpaša diena. Pēc 2 mēnešu ārstēšanās onkoloģijas nodaļā dēlēns brauks mājās. Šodien jau rakstīju sarā, tā kā līdz otrdienai vismaz, jā. Tā kā jaunā frizora, jaunā dzīve. Cerēsim, ka nevajadzēs atgriezties, teiksim tā. Priecīgas krāsas un košas puķes uz pirkstu galiem grib arī Katrīna, kuras slimnīcā sāk ārstēties šorīt. Sēdēju pie datora un pēkšņi ieraudzīju, ka tev ir kaut kāds pasākums un izdomāju paskatīties. Un tad ieraugu, ka tev ir kaut kāds tāds foršs un uzreiz sagribējās. Šitā būs man. Tā būs man. Lai nebūtu jādomā par nepatīkamām procedūrām un īsinātu laiku, māmiņas un bērni šodien mācījās, kā apgleznot krūzītes un no pērlēm gatavot dažādas rotas lietas. Judīta Čunka, Cintars Spriņģis, Latvijas televīzija.